sastapties ar jaunu sievieti, kas brauca šajā autobusā. Mēs visi redzējām tieši to, kā viņu izsauca, kā viņam lika izkāpt, un arī pēc tam, kā iekāp iekšā policists, un mums teica, ka mums brauciens ir beidzies, un ka mēs varam kāpt ārā. Starppilsētu autobusa šoferim konstatēts gandrīz 2 promļu reibums. Policisti šodien satiksmes uzraudzību sāka jau agri no rīta. Latvijas televīzija viņu gaitām pievienojās pusdienlaikā. Likumsargi ceļu turpināja Ķengerega virzienā. Kāds autovadītājs krietni pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu. Transportlīdzekļu Volvo vadītāji apturam transportlīdzekli. Tālāk policisti devās uz kādu Latgales ielas posmu, kur satiksme šoreiz bija salīdzinoši mierīga. To ietekmējot sliktie laikapstākļi, bet tāpat gadās pa kādam steidzīgam vadītājam.